Reāli kaut kādi 1,100 m. Bet tas ir tas, ko es par šogad esmu dzirdējis. Tad vispār, jā, pirmā labā diena beidzot Burtniekā ir. Bez vēja. Bez vēja, bļaļ, kas tā pavasari ir? Es vienkārši esmu stipri bēdīgs no visu šo pasauli. Šovasar vienkārši nav vasaras, vispār nav vasaras. Mēs sakā ar gumijas laivu, tādā maza laivīti. Šitā vasara vienkārši vispār nekam nedara. Šis pirmais mirklis, kad mēs esam iebraukuši beidzot pavelcēt. Pirmā velcīte, pirmie 100 metri un zemēriņš ir galā. Opiņā dusmīgais zivis stiklacītis ir ārā. Ātri uzmetīsim aci, cik tā liels viņš mums ir. Un laidīsim viņu apkārt. Nu, ko tu te tricinies? Davai. Es te savu roku cīti ciedīju. Spūri tik redz ārā. 40 centimetri. Astiešu šo smuko zivi. Skaisto līdz. Tieši 40. Viņš jau skrāpēja. Tā kā tā, pirmie 100 metri, pirmais zemēr zandarts. Nezinu, vai tā ir laba zīme vai slikta, bet turpinam. Vēl 100 metrus tālāk ir nākošais zemēr žancīts Indrai tikai šoreiz. Nu, liekam iekšā. O, smuka atkabinājās. Skuķi. Šitais izstāst, ka būs diezgan sportisks pasākums šodien. Šitā atlaid to auklu vaļā, lai es to vību ignorēties. Osties, kāds dusmu. Ejs ir. Es viņu redzēju iehalēt. Starp citu. Čekoju. 39,5. Vienu izmēru viss nāk ārā, ja? Tā, es dzirdēju, ka taču zemēr žaņi esot šausmīgi daudz šo. Šausmīgi daudz. Uzpauzēsim jau, ja reiz tu tā gribi paustieši kāds. Smuk zivis. Op. Aizgāja. Šīrais izstāsts būs diezgan interesants pasākums šodien. Jau 2. Kur ir lielais šitādi te? No tā. Šī tik grūti mums notiek pozēšana. Ņem ātri papozē. Ņem. Nu ņem, redzi, nekas tak nav. Davai, o. Viņš nevar iekost. Asaris. Davai. Paņem smuki, jā, obligāti ar asarīti vajag. Liec iekšā. Vai, liec iekšā. Davai, skuķi. O, davai, jā, turi. Sagriez viņu vēl višķi. Nu, o. Karoči pavelcējām, izdomājām atbraukt uz asaru vietu. Pamētāt nedaudz uz asarīšiem. Nu, ir viņi te vēl. Labi, nemocīšu, asari un tevi. Šito mēs vedīsim mājās. Te jau jāpaķesa, lai vēl varbūt kāds asarītis sanāks. Kopumā uz velcīti atbraucām baigi tālu. Vairāk nekas arī nebija. Baigais dziļums ir augšā ūdens pa 1,5 metru kaut kādu. Tā kā ir bišķi grūtāk tik galā. Bet, nu, kopumā, ja mēs vēl kādu asarīti noķersim, tā jau būs diezgan zolīti. Ruksīti parāda uz mazo ruksusiņu. Nu, man nav tik liels,
kā skuķēnam, bet asariņi krājās asariņi. Mums tā kā mājās ir viens mega asaris. Šodien mēs ēdīsim asarus. Šodien ēdīsim. Vēl kāds zandarts jānoķer. Šodien jāatbūt džentelmiņu komplekts mums ir. Tas ir viens līdaks un vēl kāds zandarts. Zandarts mēs jau dabējām baigos zemērus gan, bet dabējām. Bet ir noķerti. Bet ir noķerti. Mums vajag aizvest mājās zandartiņus papildināt, kā saka, leduskapu nedaudz. Tas ir iztukšots pa zīmi. Kas tad tur ir? Nav, jā. Ai. Jā, es arī nošpikojos. No skuķa. Man arī tāds pats mazs oranžs ir. Oi, tas bija labs. Tas bija labs. Karš nav laika jāmakšķinē. Skuķim ir rekordlīdaka. Nedara. Pievilks. Tas ir tavs rekords. Skuķi! Tas ir tavs rekords. Liela mute. Tā zīmāta flota bija tāda. Nu, skuķi, šito mēs varēsim oficiāli likt pie sienas tev beidzot. Kā man izkabināja. Paņem. Paskatīsimies. Ko tu te izvilki mums no zālītē? Man pat rokas. Man šoreiz arī. Šoreiz man pat. Skuķēm? Tu man arī līdakās izcepus. Viennozīmīgi, vienos vārtos. Uz mazo ruksi, ja? Uz mazo oranžo ruksīti. Uz mazo oranžo ruksīti. Tas nevis noķer kaut ko plus mīnus pie 3 kilogramiem. Šito jūt arī. Kuķi. Neiet. Neiet kādā? Nav mana. To šito pozēs. Ak, Dievs. Šitais ir ak, Dievs. Kādas emocijas? Beidzot es redzēju tevī kaut kādu emociju buķeti veselu. Tas vienkārši. Šoreiz man arī rociņkrītē. Mēs vienkārši nevaram noturēt šino monstru tavu. Kas ir? Roki pīts. Nu, es kā ieraudzīju to muti. Tagad es izņemšu. Nāzi saliec apakaļ. Pirksti. Man pat rokas. Vērojot. Nu, šito tev taisīt pa trofeju. Kā jums liekas? Kā jums liekas? Skuķēni. Tā, izbēsim asarīšus. Šogad es esmu vienos vārtos izcepts. Šogad es izaudētājos. Viņa tu neielīdīs. Tā ne? Šo mēs paskatīsim. Kas tad mums te gala beigās ir? Mēs kuģēm 74,5. Jā. 74,5. Mans līdaka rekords ir pa kaut kādiem 2 centimetriem drošībā vēl. Vēl ir, jā? Vēl ir. Līdakās tu man vēl neizcepti. Pastis! Kas pa monstru? Pasaka. Skuģēni, šireiz būs pie galda, pie sienas, vai ne? Tā kaut kā labi. Tagad mums ir jāizveido fotosesija tev. Šī mazākais zandarts pasaulē. Karoč, labākā diena
visu vasaru izvērtās pa tādu pašu pretīgu dienu vējaini kā viss pārējās. Tāds vējš pavilcēt vispār nevar. Kaut ko te pākstījām, mēs pabraucām pus ezeru akal un tad atradām kaut kādu vietiņu, pabāzēsimies, bišķi pamētāsim kaut ko. Ja nu nav varianti vienkārši pavilcēt normāli. Laivu vispār nevar noturēt nevienā virzienā taisni. Pat pret vēju ejot, viņi iet tā padās uz visiem sāniem. Nu, žopa, karoči, pilnīgākā. Sačkarējās diena. Mēs pa nakti braukt.